Jelgavas amata vidusskola iet līdz laikam nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iespējas. Paralēli mācību darbām tiek īstenot arī starptautiskie projekti. Manuprāt, vislielākie ieguvēji šajā stāstā ir mūsu jaunieši, kuriem ir starptautiskā pieredze sadarbībā, mācīties no ārvalstu kolēģiem, no citiem pedagogiem, cita ēdienkārta, cita kultūra, cita mentalitāte. Un es domāju, tas ir tāds mega liels ieguldījums jauniešos nākotnē. Laikā no 10. novembra līdz 16. novembrim skolā strādāja audzēkņi kopā ar pasniedzējiem no Lietuvas un Igaunijas. Savukārt no 12. novembra Jelgavas amata vidusskolā strādāja uzaicināti eksperti, kas ne tikai skolai deva zināšanu pienesumu, bet arī kultūras izpratni. Un 14. novembrī tika piedzīvot skolas īstenotā Nordplus projekta kultūras, folkloras un tradicionālo ēdienu apguve un to saglabāšanu, izmantojot digitalizācijas prasmes kulminācija Ģederdelī Jelgavas un Vēstures mākslas mūzejā. Svinīgajā vakarā tika iepazītas starpkultūru virtuves tradīcijas, veidots dialogs kultūru starpā, uzsverot itāļu un latviešu kopīgās atšķirīgās tradicionālās iezīmes. Rezultātā gan Erasmus+, gan Nordplus projekta īstenošana ir devusi jaunu iedvesmu ceļā uz panākumiem. Strādāja 5 metāla apstrādes jaunieši no Rurālām Amazonas. Tajā pašā laikā vienlaicīgi mēs uzaicinājām itāļu un franču ekspertus, jo Erasmus+ mobilitātes projekts to atļauj. Un faktiski šodienas vakariņu viesmīlis, vakariņu šefpavārs bija Itālijas speciālisti. Un tādēļ bija vēl viens projekts Itālija Young Café. Tā kā jūs dzirdējāt to, cik daudz projektus var salikt vienā nedēļā, faktiski tas nebija varbūt īsti viegli, bet katrā ziņā tā ir vienīgā iespēja šodien padarīt daudz un parādīt to, ka mēs esam stipra un varoša skola. Ir ļoti aizraujoši kopā ar Latvijas un Lietuvas audzēkņiem gatavot latviešu tradicionālos ēdienus, un arī ir ļoti jauki redzēt, ka ēdiens nav atšķirīgs. Ir tikai nelielas atšķirības, taču ēdiens ir līdzīgs, un tas ir ļoti patīkami. Es domāju, ka tas ir ļoti jauki, ka jauni cilvēki izzina šo kulinārijas pasauli. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai manā valstī, bet arī citās vietās. Es priekš sevis iegūtu noteikti jaunus kontaktus, zināšanas ļoti daudz, atklāju to, ka esmu spējīga uz vairāk nekā pirms tam man šķita tas pats ar to visu valodu, kad vajag kaut ko tulkot vai kaut kas tam līdzīgs. Sadarbības rezultātā ir iegūti draugi un jaunas zināšanas, un tas ir drošs ceļš, lai pie sasniegtā neapstātos, bet iet uz priekšu. Es novēlu saglabāt novitātes, turpināt iet starptautisko ceļu, gūstot lielāku pievienoto vērtību un ieguvumus no Eiropas Savienības projektiem, komunicējot ar ekspertiem, skolotājiem un skolēniem un izbaudīt visu, kas jau ir un kas vēl būs nākotnē. Just enjoy everything what they have and that they will have in future. Я и думаю, что очень хорошо, что есть такие. Es arī domāju, ka ir ļoti labi, ka ir tādas programmas un projekti, kur mēs varam viens pie otra atbraukt, aprunāties, dalīties pieredzē un pamācīties vienam no otra. Es novēlu neapstāties, rast pēc iespējas vairāk jaunu ideju un neaizmirst arī par mums. Больше новых идей. Желаю не забывать коллег с Кедайневского центра. Jāpiebilst, ka Jelgavas amata vidusskola gadu gaitā ir nodibinājusi ciešas saiknes ar saviem partneriem. Tā ir draudzība, kas ilgusi vairāk kā 10 gadu garumā. Esmu piedzīvojis šīs skolas izaugsmi sadarbībā arī ar mums. Esmu no Como skolas Itālijā. Vēlos teikt, ka mums ir lieliska sadarbība. Mēs ir redzam un novērtējam audzēkņu izaugsmi. Tas šodien ir ļoti svarīgi mūsu Eiropai un kultūrai un cilvēkiem, lai tie saprastu viens otru un mūsdienu pasauli. Knowing each other. That's very important today for the culture, the food, for Europe, for people who have to meet each other, to understand themselves and the world too.
ka viss turpinās. Un man prieks par jauniešiem, un es arī ļoti esmu pateicīga viņu skolotājai. Man arī tā patīk, ka viņi visur, kā saka, tā pa priekšu, vai ne, visi tie bērni no muguras, un skaisti. Šai draudzībai un šai sadarbībai robežu nav.